Esiet sveicināti februāra filmu apskatām. Sāksim ar Gardēša kino. Tātad Paula Ruskējas storijām. Galvenais filmas varonis ir Hens. Viņš dzīvo Izrēlā jauktā ģimenē. Viņš ir jauns pusaudzis un iemīlās meitenē dejotājā, un, lai iekarotu viņas sirdi, viņš iestājās šajā pašā deju grupā. Bet stāsts nav tikai par dejošanu un jaunu pusaudžu mīlestību, bet gan par cilvēku savstarpējām attiecībām, diezgan sarežģītām, par attiecībām ģimenē, kā arī tiek aizskarts nacionālais jautājums par Krievijas iedzīvotāju dzīvi Izrēlā, vietējo iedzīvotāju attieksmi tātad pret iebraucējiem. Nākošā filma, ko es domāju cienīs visi autosporta cienītāji, šī ir biogrāfija par Enzo Ferrari. Par to, kā ir tapis šis skaistais, ātrais, sarkanais auto, kāda cena ir jāmaksā par savu sapņu piepildījumu. Apbrīnojami ir paša Enzo aizrautība un nepadošanās jebkurā brīdī vai situācijā. Pat Ferrari ir pārdzīvojuši karu, bet viņa šis ceļš uz panākumiem nav ar rozēm kaisīts, tas ir sarežģīts. Par to ir maksāts ar daudzām dzīvībām, ar viņa paša dēla dzīvību un ar daudzu Ferrari komandas locekļu dzīvībām. Filmu vēl baudāmāk padara fantastiski itāļu mūzika. Un šī ir jānoskatās katram, patiks gan sievietēm, gan vīriešiem. Tagad būs vairākas filmas, kas ir veidotas pēc klasiķu romāniem. Šī ir viena no filmām, veidot pēc Viktora Hugo romāna ar tādu pašu nosaukumu Cilvēks, kurš smejas. Ir bijušas vairākas šī romāna filmu versijas, bet šajā filmā šo filmu ir uzņēmuši paši franči un galveno lomu spēlē Depardieu un varbūt mazāk pazīstami aktieri, bet nebūtu sliktāki. Piemēram, galveno varoni Vinu Plēnu atveido Marks Andrē Grodins. Savu lomu viņš nospēlē lieliski. Viņa seja, protams, ir izkropļota mūžīgajā smaidā, bet viņam ir ļoti izteiksmīgas acis, un pēc šīm acīm var nojaust viņa patiesās sajūtas un pārdzīvojumus. Šī ir tiešām filma dvēseles baudai. Otrs, kas ir veidots pēc klasiķu romāna, tas ir Bellamy, jeb Mīlu Lisa. Romāna autors ir Maupassants. Šis ir Francijas, Anglijas un Itālijas kopražojums. Un galvenajās lomās ir tādas zvaigznes kā Roberts Patinsons, Uma Thurmane un Kristīna Ričie un vēl daudz citi. Stāsts ir par kādu ļoti pievilcīgu cilvēku, bet ar ļoti neglītu raksturu. Viņš dzīvo Parīzē un sapņo par skaistu nodrošinātu dzīvi, kaut gan viņam nav ne talanta, ne nodarbošanās, pat ne izglītības. Bet pateicoties kādam senam armijas draugam, viņš iekļūst tomēr augstākās sabiedrības aprindās un gūst panākums savu pievilcīgo ārieni dāmu vidū. Un tādā veidā viņš lauz sieviešu sirds kā sērkociņas, un pateicoties sirdsapziņas trūkumam, viņš izmanto sievietes, lai gūtu tikai labumu sev. Diezgan nicināms tēls, bet filma ir labi veidota un ir ļoti baudāma. Tagad mēs varam pārcelties no Eiropas uz Ameriku. Šī ir filma, kas veidota pēc Stoketas romāna ar tādu pašu nosaukumu Kalpone. Tātad 60. gadu Amerika, rasisms zaļ un plaukst, atveidota perfekta mājsaimnieču vidu, tērpi, frizūras, bantītes, kūciņas, pedantiski kārtīgi nami, pareizi bērni. Un viņu vienīgais uzdevums dzīvē ir apprecēties un būt labai sievai. Tomēr šo visu idili izjauc kāda jauniņa žurnālisti, kurai viss šī kārtība nav īsti pieņemama. Viņi sāk intervēt Kalpones melnādainās un atklāja viņu dzīves, un līdz ar to šo cilvēku dzīves, kam viņi kalpo, un tās nebūtu nav tik idilliskas un skaistas, atklājās ļoti daudz nesmukas lietas. Filmā ir izmantots tā kā 60. gadu pārspīlējums, bet tas ļoti labi iedarās, lai atainotu situāciju. Dienu putes. Šeit mēs redzam atkal Audrey Tautou, lai arī pēdējā laikā viņa ļoti daudz filmējās, viņa tomēr katru lomu nospēlēja savādāk. Dienu putes arī veidotas ir pēc Vijāna romāna ar tādu pašu nosaukumu.
Filma veidot seriālā stilā, par piemēru varētu nosaukt Sapņu zinātne. Ja, kurš katrs šo filmu nesapratīs, tāpēc šī ir filma īstiem gardēžiem. Visiem tā tiešām nebūs pa spēkam, jo tāda seriāla fantastikas vide radīta. Romāna pamatā ir it kā parasts mīlas stāsts starp Kolēnu un Kloē, un viss mainās brīdī, kad mīļotā saslimst ar dīvainu kaitli, viņai krūtīs plaušās sāk augt ūdensroze, un, lai to nomākt, viņai apkārt jāliek ir daudz citi ziedi. Un viņas vīrs dara visu iespējamo un neiespējamo. Tā kā izvērtējiet, vai šī filma būs jums pa spēkam. Magnolija stāsts ir par vairākiem nelaimīgiem cilvēkiem un par to, kā savest kārtībā savu dzīvi. Filma ir izveidota tā, ka sākās ar vairākiem stāstiem un īsti sākumā nevar saprast, kā šie cilvēki visi tiks saistīti. Daži arī beigās tiek sasaistīti kādā vienotā situācijā, bet daži stāsti tā arī paliek atsevišķi. Godīgi sakot, man pārņēma tāda sadrumstalotības sajūta, ka nebija tā īsti tas vienotais kopsaucējs un vienīgi varžu lietus. Bet filma ir vērts noskatīties, ja es to īsti līdz galam nesapratu, varbūt jūs to sapratīsiet. Vēl viens labs amerikāņu kino, Vieta zem priedēm, ar Ryanu Goslingu. Protams, viņš ir nepārspējams, viņa acu skatiens un viņa harizmātisms vien jau paņem. Par ko ir stāsts? Viņu atveidotais varonis ir talantīgs motobraucējs, strādā ceļojošā atrakciju parkā. Pēc gada viņš nejauši uzzina, ka viņš ir kļuvis par tēvu. Mīļotajai jau, protams, ir cits vīrietis, viņu veido citu ģimeni, bet viņš grib atgūt gan sievieti, gan dēlu un izšķirās par pārdrošu soli, sāk aplaupīt bankas, bet viņa pārgalvība beidzās ar nāvi. Bet ar to stāsts nebeidzās, tas turpinās viņa dēlā un policista dēlā, kurš nošāva šo banku aplaupītāju. Filma ir par vairākām salauztām dzīvēm, pazūd amerikāņu sapnis, tiek parādīta realitāte, korumpēti policisti, narkotikas un alkohols jauniešu vidū, šķirtas ģimenes, jauktas ģimenes, citiem cīņa par iztiku, bet citiem pārticība. Arī šī filma būtu ieteicama. Viņa ir gan aizraujoša, gan izklaidējoša, un tā pašā laikā tajā ir dziļš stāsts. Tagad būs dažas filmas, kuras es sauktu par vieglajām filmām, izklaidējošām, kuras neliek domāt, kuras vienkārši ir aizraujošs sižets. Drošā osta. Kāda meitene, jauna skaista meitene, bēguļ, jo viņu meklē policists. Protams, rodās jautājums, kāpēc viņa tiek vainota slepkavībā, ko viņa izdarījusi, viņa taču ir tik jauka. Un šī intriga saglabājās diezgan ilgi, un šīs intrigas dēļ vien bija interesanti skatīties filmu. Protams, viņa ļoti tipiski holivudiskā ar skaistām sejām, skaistiem skatiem un laimīgām beigām. Krāpšanas ilūzija. Šeit nemirkli nevar atrauties no ekrāna, jo tiek izmantoti burvju triki banku aplaupīšanā. Vairāki burvju mākslinieki tiek apvienoti, katram ir savs talants. Ir viens neredzamais tēls, kurš viņus visus vieno un kurš izdomās šo mahinācijas schēmu. Un ir ļoti interesanti skatīties, kā tiek atmaskoti triki, kā tie tiek izmantoti cilvēku apmānam. Un kāds gan ir rezultāts, kurš gan aiz visu tā stāv. Sargendēls. Tas ir vācu trilleris, Tila Švaigera režisēta filma, pats arī galvenajā lomā. Tas, teiksim, tā ir vācu atbilde uz amerikāņu trilleriem. Ļoti daudz šauju, ļoti daudz patrons izmantots, daudz asinis. Sižets ir diezgan tipisks, jaunieši pajokoja neērtiem onkuļiem. Viens tiek uzreiz nošauts, un otru, protams, izseko, jo viņš bija liecinieks. Joki pēc amerikāņu slaktiņu filmu vietā var noskatīties vācu.
Bet tas šoreiz ir viss. Protams, tas nenozīmē, ka tie ir visi jaunumi. Ar visiem filmu jaunumiem jūs varat iepazīties mūsu katalogā biblioteka.ventspils.lv vai arī atnākt uz bibliotēku un pie plaukta izvēlēties.